Izglītības domnīca – diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podkāstu piedāvā Panākumu Universitātes sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Sveicināti, cienījamie skatītāji, klausītāji mūsu kārtējā izglītības domnīcas raidierakstā. Paldies jums! Atkal saņēmu labus komentārus, atkal sveiciens Līvāniem, mūsu karstākajiem faniem. Mēs, kā jau ierasts, turpinam runāt par aktualitātēm izglītības jomā, un pēdējās dienas un arī pēdējās nedēļas sabiedrībām plaši izskan tēma par iekļaujošo izglītību. Tāpēc mēs arī nolēmām šī raidieraksta tēmu veltīt iekļaujošai izglītībai un nosaucām tādā salīdzinoši interesantā tēmā šo raidierakstu iekļaušana vai pielāgošana, ko patiesībā nozīmē iekļaujošā izglītība mūsdienu skolā. Un esam arī pieaicinājuši ekspertus Baiba Blomniece Jurāne un Nellija Repina. Baiba, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties? Pastāstiet mūsu skatītājiem, klausītājiem. Es vairāk esmu kā kognitīva biheirālais terapeits savā individuālā praksē un esmu arī ceļā uz savu doktora darbu izglītības zinātnēs. Un es vadu sociālo uzņēmumu Barbuleti, kas ir par iekļaušanu izglītībā. Paldies, un Nellija? Es darbojos nevalstiskās organizācijas sektorā, esmu gan valdes priekšsēdētāja, gan arī lasu lekcijas par iekļaušanu gan pedagogiem, gan dažādiem uzņēmumiem un organizācijām, kā pēroņu lektore un darbojos arī Latvijas autisma apvienībā. Labi, sāksim varbūt ar to pašu galveno. Kas tad īsti ir iekļaujošā izglītība un iekļaujams bērns? Jo man ir aizdoms, ka liela daļa varētu īsti neorientēties. Varbūt Baiba jūs varētu atbildēt. Es noteikti nedošu definīcijas. Laikam vairāk pacelšu tādus jautājumus, ko es esot vairākās skolās redzu un dzirdu un novēroju, ka, man liekas, mēs esam lielā pārmaiņu procesā, kur tad, kad mēs agrāk, pirms 10 gadiem, skaidri zinājām, kas ir iekļaujams bērns, kur ir skaidrs diagnozes un definīcijas, tur mūsdienās skolotāji jau sāk domāt, ka bērns, kurš ir aktīvāks vai ar grūtāku uzmanību, jau ir iekļaujams. Tad, kad es lasu skolotājiem lekcijas, viņi saka, nevis 20% ir bērni, kas ir iekļaujami, bet tie ir vairāk, vismaz puse. Un ir skaidrs, ka te nav stāsts par diagnozēm, te ir stāsts par to, ka mūsdienu bērni ir citādāk. Līdz ar to mums ļoti skaidri jāpārskata, kas īstenībā ir iekļaujams bērns. Jo tas var būt gan talantīgs bērns, tas var būt gan bērns, kam ir kaut kādas grūtības uztvert mācību vielu, bet katrā ziņā tās būs vai nu grūtības, vai nu īpašas spējas, kuru dēļ mums ir jāpielāgo kopīgā izglītības programma un kopīgā attieksme pret bērnu. Nellija, kā jūs raksturotu saviem vārdiem, arī tā, lai mūsu skatītājiem būtu skaidrs, kas tad īsti ir iekļaujams bērns un iekļaujošā izglītība? Iekļaujams bērns savā plašajā definīcijā, kā tāda iekļaušana nozīmē dažādu bērnu, ne tikai bērnu ar speciālām vajadzībām, bet bērnu, piemēram, ārvalstnieku bērnu, kas iebrauc, bērnu no trūcīgām ģimenēm, no nelabvēlīgām ģimenēm. Jo iekļaušana kā tāda, viņa jau skata ne tikai mācīšanās spējas un prasmes, bet arī to sociālo-ekonomisko kultūras vidi un pēc būtības ir ļoti, ļoti plaša. Mēs sabiedrībā gan ļoti bieži ar iekļaušanu saprotam bērnus ar speciālām vajadzībām, ar mācīšanas grūtībām, intelekta attīstības traucējumiem, kustību traucējumiem, bet, ja skatās plašumā, tad tas pēc būtības jebkura bērna ar viņu grūtībām, jo grūtības var būt dažādas. Baiba, tu minēji tātad šīs te speciālās vajadzības un arī šīs te jaunās digitālās paaudzes īpatnības. Kur ir tas lielais izaicinājums? Kā tad mēs varam saprast, kad bērns ir iekļaujams un kad parādās šīs jaunās paaudzes īpatnības, kuras ir jāņem vērā?
Noteikti ir jāiet pie klīniskiem psihologiem, veikt izpētes, lai mēs tiešām varētu zināt, ka šim bērnam ir klīniski grūti. Tātad smadzeņu darbības funkcionēšanas dēļ viņam var uzlikt kādu no diagnozēm. Bet iekļaušana ir plaša. Viņa ir plaša ne tikai sociāli, bet arī mācīšanas jomā. Jo mēs varam palīdzēt bērnam iekļauties arī tad, ja viņam nav speciālās diagnozes, bet viņam ir kāda no grūtībām bez īpašās mācīšanās programmas. Tāpēc es tev tā skaidri nemaz nemāku atbildēt, kā mēs varam atšķirt. Un šis ir tāds ļoti labs jautājums, kur mēs vienmēr ar skolotājiem diskutējam. Mēs tagad runājam par jauno paudzi, par šīm īpatnībām, vai mēs tagad runājam par kādām funkcionālām grūtībām. Un vispār jaunās paudzes īpatnības ir funkcionāls grūtības vai nav? Ja mēs runājam par uzmanības spēju noturēt, par spēju klausīties. Es šobrīd runāju stipri par garu priekš jaunās paudzes. Viņi visticamāk pusi no man teiktā ir atcerējušies un sapratuši. Iespējams arī tu. Jo arī mēs sākam veidot jaunos paradumus, kā mēs uztveram informāciju. Un man ir grūti nošķirt. Es domāju, ka šis ir tāds mūsu pieaugušo jautājums, kas mums būs ar laiku jāsaprot. Vai šīs jaunās paaudzes, šīs īpatnības, ko mēs bieži vien minējam, koncentrēšanās grūtības, uztvere, to var uzskatīt par daļu no iekļaujošās izglītības? Ja bērnam ir tādas grūtības, tad iekļaušanas idejā, ja bērnam ir grūtības, tad sistēmai ir jābūt elastīgai un jāsniedz atbalsts, lai tās grūtības risināt, lai bērns varētu atbilstoši savām spējām iegūt izglītību. Un tiešām nav svarīgi, vai tur bērnam ir diagnosticēt kādu diagnozi, vai viņiem ir speciālās izglītības programmas. Ja? Kā mēs zinām, grūtības var būt arī īstermiņā. Ja? Tā kā var mīļākais kāmītis ir nomiris un bērnam ir grūtības kaut uztvert klasē, sēžot to, kas viņam pirms nedēļas nesagādāja grūtības, jo viņš ir sarežģītā emocionālā stāvoklī atrodas, jo tas bija viņa mīļākais kāmītis, kas mums īsti neko nenozīmē, mēs ne to kāmīti redzējām, nevis viņu. Jā, bet bērnam tā ir tā kā jāizdzīvo tā emocija, un, protams, ka tā ir viņa īstermiņa grūtība. Jā, tā kā ir arī šādi pielāgojumi, tāpēc jau nav tas bērns jāved uz pedmentu komisiju vai izvērtēt pie klīniskā psihologa. Jā, tur, vecākam būtu jāinformē izglītības iestādi, izglītības iestādes komandai, būtu jāsaprot, un arī izglītības iestādēs ir psihologs. Bieži vien tas ir izglītības psihologs, ne klīniskais. Jā, tā kā, ar viņa to zināšanu bāzi, kas ir, ar to teorētiski ir pilnīgi pietiekami, lai iedot tam bērnam atbalstu. Es uzreiz ceļu roku, jo es atceros savu studiju laiku, kad mēs arī par multikulturālām atšķirībām runājām ar profesoriem, pasniedzējiem, kā mums gatavot skolotājus multikulturālai videi, jaunajai digitālās paudzes videi. Un respektīvi tas nozīmē, ka mēs mūsdienās prasam no skolotāja būt emocionāli kompetentam, ar emocionālu inteliģenci, saprast ļoti daudzas lietas. Bērnam ir skumji, kāmītis nomira, es uz šo mēnesi vairāk koncentrēšos, lai bērnam palīdzētu fokusēties vai lai bērnam ar bērnu parunātu. Un tas, kas notiek, ļoti daudz cilvēku pretojās tam un saka, skolotājiem šis nav jādara. Un tad ir tas jautājums par, tas ir tas, ko es saku, vai mēs esam vispār gatavi būt iekļaujoši procesā, bez tādām striktām robežām, bez individuālā izglītības plāna, bez klīniskā psihologa iesaistes. Vai mēs kā skolotāji varam šeit stāvot, saprast, kā es iekļaušu bērnu no Armēnijas, bērnu no Ukrainas, bērnu, kam ir uzmanības grūtības, bērnu, kam kāmītis nomira. Jo tā ir tā visa mana klase, un man ir jābūt elastīgam ar to strādāt. Un ja man nav šīs emocionālās kompetences, ja man neviens to nav mācījis, es to nevaru izdarīt. Jā, šis, manuprāt, to kāmīti bija diezgan labs piemērs, jo īstenībā, ja mēs paskatāmies vecā kaluma skolotājus, jā, tur būtu viens viedoklis, bet jaunā paudze ar skolotājiem īstenībā jau saprot, ka tas mūsdienu bērns, viņš ir savādāks, viņš ir emocionālāks, un ja viņam
ja viņš ir varbūt saskāries pirmo reizi ar sev tuvas radības zaudējumu. Ja? Tas īstenībā ir diezgan nopietni. Ja? Tas, manuprāt, bija ļoti labs piemērs. Jūs minējāt arī tādu terminu kā uzvedības grūtības. Varbūt, Baiba, kāda ir tava pieredze, kas tad mūsdienās ir uzvedības grūtības un vai to var uzskatīt par iekļaujošo izglītības funkciju? Atkal. Vai nu mēs liekam klīniski diagnozi un iekļaujam viņu speciālā programmā bērniem ar uzvedības traucējumiem, vai nu mēs saprotam, ka ir dažādi temperamenti un mēs mākam pielāgoties dažādiem temperamentiem, vai nu mēs saprotam, ka tas ir īslaicīgi, vai nu mēs saprotam, ka šīs uzvedības problēmas ir nevis uzvedības problēmas, bet vienkārši jaunās paaudzes uzvedības izpausmes. Tas gradācijas ir ļoti dažādas. Un, ja mēs runājam par uzvedības problēmām, tad tur vajadzētu būt klīniskai diagnozei, jo vienmēr diagnoze un problēmas es saucu, ka tās ir tad, ja ir apgrūtināts ikdienas funkcijas. Nopietni bērns nespēja funkcionēt ikdienas procesos. Bez atbalsta. Savukārt, parastas uzvedības grūtības, kur ir, bērns ir impulsīvs, viņš ātrāk paliek dusmīgs, viņš ātrāk jūt satraukumu. Jā, to visu var redzēt uzvedībā, bet tie nav traucējumi. Viņš vienkārši ir ar ātrāku temperamentu. Un mums arī ar šādiem bērniem jāmāk strādāt. Jāzina, kā uz viņiem reaģēt. Jāzina, ko viņam atbildēt. Jāsaprot, kad viņam iedod šo iespēju atkāpties no viņa, nevis pieprasīt, uzrakstīt tūlīt un tagad. Nelija, jūsu viedokļi šajā jautājumā, kur tad ir tā robeža? Grūtības uzvedības, iekļaujošā un kā tad ātri? Un ko tad mēs izsaprotam ar šīm uzvedības grūtībām? Klausoties Baibā, es gribēju piebilst, ka neeksistē tādas speciālās izglītības programmas ar uzvedības grūtībām. Ja? 57. programma ir ar psihiskām saslimšanām. Tas ir tad, kad ir ar intelektu viss ir kārtībā, intelektu traucējumi nav, bet ir citas psihiskas saslimšanas. Un tur var būt gan depresīvie dažādi stāvokļi, gan arī uzvedības grūtības, gan daudz kas cits. Ja? Bet kā tādas, tas ir atkal tāds sabiedrības radīts stereotips, ka mums ir programma ar uzvedības traucējumiem. Nav mums tādas speciālās izglītības programmas. Neeksistē. Ja? Ja uzvedības traucējumi, viņi var būt bērnam arī ar intelekta traucējumu, un tad viņam ir pilnīgi citas problēmas. Un arī bērnam bez, kas neiekļaujās tajā psihiskas veselības kategorijā. Ja? Jo es neuzskatu, ka katru bērnu ar UDHS jāliek 57. izglītības programmā. Ja viņam ir normāls intelekts, ja viņš spēj apgūt vispār izglītojošo programmu, viņš var būt izcilnieks, bet ja viņam nedod atbilstoši viņu spējām mācību materiālus, uzdevumus, tas process nav pietiekami dinamisks, tad viņš radīs uzvedības grūtības visai klasē, protams, jo viņam būs daudz par lēnu un daudz par garlaicīgu. Un tad, kas notiek ar bērnu, kam ir garlaicīgi? Ar jebkuru bērnu, kam ir garlaicīgi? Haus. Viņš atrod sev izklaidi pats. Viņš vai nu plēš aizskars, vai nu met papīrišus, jo viņam ir pārāk garlaicīgi. Kā Baiba skolotājiem, piemēram, ja skolotāji jautās, piemēram, kas tad īsti ir tās uzvedības grūtības un kā nošķirt, kavēšanu šajā gadījumā, regulāra kavēšana. Tas tiek uzskatīts par uzvedības grūtībām. Es domāju, tā drīzāk ir traucējoša uzvedība. Man liekas, mums jādefinē traucējoša uzvedība mācību procesam, grūtības ar uzvedības regulāciju un traucējumu, kas jau ir klīniski un kur mēs dodamies pie psihiatra pēc diagnozēm. Ja mēs šādi atšķirtinātu, tad mums būtu vieglāk saprast, par ko mēs runājam. Skaidrs. Jā, šis arī stāsts arī nav nemaz tik īstenībā viegls termins. Traucējošā uzvedība jau arī var būt dažādi iemesli pēc, jā. Ka tiešām tur bērnam ir kaut kāda diagnoze un viņa uzvedība ir šāda, bet tāda traucējoša uzvedība var būt arī neveiksmīgas komunikācijas rezultāts, kur skolotāja un bērna komunikācija, un tā ir tāda kā pretcīņa, ka viņš uz to priekšmetu vienmēr dara šādi. Šādi gadījumi arī mēdz
gadīties, ja, kur tiešām kaut kas nogājis greizi komunikācijā. Un tad mēs visi sakām, ka bērnam ir traucējušā uzvedība, patiesībā viņam ir grūtības komunikācijā tieši ar to pedagogu. Ja, tādas grūtības arī var būt. Ja, varbūt kaut kas tieši, kas tiešām ir saistīts no audzināšanas, jo ļoti daudz arī atkarīgs no tā, ko mēs par pedagogiem runājam mājās. Ja mēs mājās stāstam, ka tev tā muļķe atkal tur kaut ko mācīs, pasaki viņai. Bērns, protams, viņai tā labākajā gadījumā nepasaka, bet tā ir tā attieksmes veidošanās pret pedagogu. Tās lietas notiek mājās. Arī pedagoga attieksme. Bērns, varbūt nevienmēr pedagogs arī pasaka visu, bet skolas tomēr ir salīdzinoši mazas, un bērni to attieksmi arī redz un jūt. Skolotāja istabas durvis ir ļoti plānas. Ja, arī ir tās sarunas arī tomēr nonāk ārpus tām skolotāja istabām. Ja. Un šis viss, par ko mēs neaizdomājamies, tas arī veido to attieksmi. Ja. Pēc būtības te ir svarīga tā uzticēšanās viens otram, attieksme vienam pret otram, un iekļaušana jau ir iespējama tad, kad ir visi iet kopā. Nevis, kad skolotājs tūlīt to bērnu iekļaus, ja, un pārējie vispār nesaprot, kas notiek. Ja. Tas ir tāds kopdarbs, kad ir visas puses iekļaujamās iesaistītas, gan bērns, gan iekļaujams bērns, gan klases biedri, gan pedagogi, gan ģimenes, gan arī citu klases biedru vecāki saprot, un ar viņam arī ir runāts, un viņi arī izprot situāciju. Ja. Lai nav tā, ka kā man lekcijās, piemēram, gadās atnāk vecāks un saka, lūk, tām ir atgādnes, un mans bērns atnāk mājās un saka, kāpēc man ir jāmācās, es arī gribu tādas atgādnes, kur var norakstīt tās formulas vai kas, atkarībā kas no kurām. Jā, un tu saproti, ka tajā brīdī tur ir tas iztrūcis tas posms, ka nav bijušas pietiekamas sarunas ar visām pusēm, jo mājās vecāki nevar izskaidrot bērnam. Viņi uzreiz kļūst pret to, ka lūk, mans bērns nemācās, tāpēc, ka tam ir atgādnes. Aptuveni tāds īsais aiziet, jā, bet tas ir tas sadarbības grūtības tieši. Baiba, jūsu pieredze šajā jautājumā ģimene, kādu lomu spēlē? Skaidrs, ka mēs zinām, ka ļoti, ļoti, ļoti nopietni, bet varbūt ir kaut kādi praktiski piemēri jūsu darbā. Piemēri noteikti ir ļoti daudz, bet es gribu minēt pozitīvos piemērus. Jo es esmu pirmskolas dibinātāja un arī vadītāja. Tad, kad mēs sākām savu pirmskolu, mēs sapratām, ka mūsu primārais klients ir vecāks. Jo mēs palīdzam bērnam. Un ar šādu uzstādījumu mēs sākām. Mums bija ļoti biežas vecāku sapulces. Mēs runājam, kāda ir mūsu komunikāciju vērtība, kā mēs komunicējam, ka mēs sveicinamies, ka mēs novelkam apavus, ka mēs esam laipni pret katru bērnu. Ja tu redzi, ka bērnam šajā iestādē vajag palīdzību, mēs nešķirojam bērnus, mēs viņam palīdzam. Un visas tādas sīkās lietas, man ir bijis tikai viens gadījums, vai īstenībā divi, kur man bija nopietnas sarunas ar vecākiem, kur mēs arī parakstījām nākamo sadarbības vienošanos, vai mēs turpinām šo sadarbību vai nē. Bet līdz ar to, ko es gribu teikt, arī bērni nāk uz iestādi ar tādu atvērtu sirdi, ar mirdzošām acīm. Viņi ir gatavi no skolotāja kaut ko ņemt, jo vecāki ir atvērti. Viņi zina, ka šeit mums kā ģimenei kaut ko dos. Tas nav stāsts par to, ka mēs atnācām izglītot jūsu bērnu, jūs mums samaksājāt. Nē, šī ir vesela kopiena, kurā mēs veidojam savu komunikācijas kultūru kopā. Ar to, kā mēs noparkojamies stāvvietā. Un, es vienkārši gribu šodien iedvesmot arī ar to labo stāstu, jo, protams, ka ir daudz visādi stāsti, ka vecāki mēdz aprunāt, un tas var mainīt attieksmi. Tā pašā laikā, ja es atgriežos pie uzvedības, tad temperamenta iezīme visticamāk būs tā noteicošā, vai tas bērns nāks un izgāzīs uz skolotāju to, kas ir runāts, vai viņš klusēs un būs pieklājīgs. Arī šīs atšķirības ir. Bet, jā.
Es gribēju iedvesmot. Vai nē, tas ir ļoti pareizi, jo mēs bieži vien patiešām tos negatīvos piemērus uztveram kaut kādīgi, nezinu, tā vairāk nekā, piemēram, pozitīvos. Par to arī vajag runāt. Bet tu minēji, redzi, šo te izglītošanu tādām elementārām, noteikti dzīves skolas, ar tādiem dzīves skolas piemēriem. Vai to arī var īstenībā uzskatīt par iekļaušanu un iekļaujošo izglītību, kad mēs mācām tādas elementāras lietas, kuras varbūt īstenībā ir aizmirsušās, kā uzvesties sabiedrībā, kāda ir tava loma, kā varētu šo pakomentēt? Obligāti, jo mēs vienmēr esam veidojuši arī šos individuālos izglītības plānus, kas nav tikai pamatojoties uz šo standartu, kas bērniem ir jāapgūst. Mēs vienmēr katram bērnam rakstījām atsevišķas lietas. Piemēram, šim bērniņam mums būtu nepieciešams rokas satvēriens. Tātad jūs mājās mazgāsiet rociņas šādi. Tik elementāras lietas mēs pārunājam ar vecākiem, lai viņš vēlāk nav iekļaujams, jo viņš nevarēs skolā rakstīt, jo viņam nav šī muskultūra. Tā kā ļoti daudzas preventīvas lietas tieši iesaistot vecākus, nevis ko mēs darīsim šai plānā, bet ko jūs darīsiet, lai šo sasniegtu. Un ko mēs jums iesakām, lai jūs to kopā darītu. Man liekas, jau ļoti daudz atziņu, ko, ja klausītāji nekad tā īsti nav aizdomājušies, tad tagad tiešām ir ļoti daudz tādu punktu, pie kā aizdomāties, un cik daudz šeit īstenībā vēl ir ko runāt un diskutēt. Nelija, mēs pieminējām tādu terminu kā atbalstīt bērnu. Ko tad īsti tas nozīmē? Kā skolotājs var atbalstīt skolu, kā var atbalstīt? Vārdu atbalstīt var ļoti dažādi interpretēt, jā, un jebkuru labu vārdu var pārvērst par ļoti negatīvu, jā, tā kā pasakot, ka mēs jau viņu atbalstām visas viņa vājprātībās un visos viņa blēņās, jā, tā kā, bet atbalstīt šeit ir domāts sniegt nepieciešamo atbalstu, lai bērns spētu mācīties, spētu iemācīt jaunu lietu, apgūt jaunu prasmi. Tas nav stāsts par pāraprūpi, ko arī sanāk ik pa brīdim redzēt, ka šim bērnam ir tādas grūtības, tad viņam ir grūtības uzvilkt apavus, tad es viņam vilkšu tos apavus. Tas nav stāsts par apavu, par to, ka un vecākam vai tam asistentam liekas, ka viņš jau atbalsta to bērnu, viņš var velk viņu vietā apavus. Tas nav stāsts par atbalstu, jā, tas tāds savā ziņā lāču pakalpojums bērnam, jā, jo, lai atbalstītu šeit vajadzētu sadalīt to uzdevumu, uzvilkt apavu pa posmiem, skatīt, saprast, kuru posmu bērns var pats izdarīt, kurā ir jāiedot atbalsts, kāds atbalsts, ļoti liels atbalsts, mazs atbalsts. Jā, tā kā, jo mērķis jau ir, lai viņš iemācītos tos apavus pats. Jā, tā kā, tas ir atbalsts. Atbalsts ir tad, kad mēs veicinām attīstību, nevis izdaram tā, ka bērnam nekas nav jādara. Bet skaidrs, ka, lai atbalstītu bērnu, vajadzīgs atbalsts arī skolai un skolotājiem. Baibi, jūs ikdienā vadat attiecīgi izglītības iestādi. Kā jūs varētu šo komentēt? Ir pietiekami resursi, ir atbalsts no valsts attiecīgajām institūcijām, vai tomēr vēl ir daudz Šobrīd es nevadu iestādi, jo tā bija mana privātā iestāde, un es pārtraucu tās vadīšanu. Bet tajā pašā laikā es esmu... Tā ir jūsu paspārnē, tā var teikt? Vairs ne. Labi. Bet tajā pašā laikā es esmu saistīta ar izglītības iestādēm un nedaudz redzu, kas tur notiek. Es noteikti teiktu, ka atbalsta nav. Ne tāpēc, ka kāds to negrib dot, vai ir slikti direktori, vai kaut kas ir slikti. Tāpēc vien, ka nav resursu. Ja 0,2 slodze vai 0,4 slodze uz skolu psihologam vai 0,5 slodze speciālam pedagogam, tas nevar būt pietiekams atbalsts skolotājiem. Un skolotājs nevar strādāt viens klasē, kur ir iekļaujami bērni. Un kā jau mēs sapratām, katrā klasē ir vismaz 5, 10 iekļaujami bērni, ne tāpēc, ka viņiem ir speciālās diagnozes vai programmas, bet tāpēc, ka viņiem ir dažādas izpausmes, emocionāli, pašuzvedības, pašregulācija, kognitīvās prasmes un tā tālāk, kuras mēs trenējam. Mēs nevaram sagaidīt, ka pirmā klasē mums atnāks gatavs bērns, kādu cilvēku mēs gribētu redzēt 25 gados. Mēs viņu audzinām, trenējam,
veidojam, attīstam. Un tāpēc mums atbalsts ir vajadzīgs un skolotājiem jāstrādā komandā. Es ticu, ka ir iestādes. Es viņas Jelgavas apkārtnē neesmu redzējusi, kur būtu liela komanda, kur skolotājs droši var strādāt. Es ātri gribu pastāstīt, es veicu pētījumu ar 300 bērniem Jelgavas skolās. Cepurinos skolotājiem, ko viņi dara. Es nespētu vairāk kā 3 dienas nostrādāt šādā vidē, kur man ir 5 talantīgi bērni, 3 bērni patiešām ar diagnozēm un vēl 10 iekļaujami, kas ir tā pie normas attīstībā, ja mēs viņus tā mērītu. Un skolotājs ir viens, un viņam ir jāiemāc visi. Vai mums ir iekļaujoša izglītība, vai mums ir komanda. Tas, ka bērns aiziet pie psihologa vienreiz nedēļā, būsim godīgi, tas nepalīdz viņam veikt un dot atbalstu mācību procesā katru dienu. Nelī, jūs savulaik bijāt izglītības zinātnes ministres padomniece iekļaujošās izglītības jautājumos. Kā jūs uz šo atbalstu skatāties no tā amata skata punkta? No tā amata skata punkta es skatos tā, ka pie jaunā finansēšanas modeļa, kas tiks ieviests bērniem, kam ir speciālās izglītības programmas, būs salīdzinot ar esošo atbalsts ļoti liels. Jautājums tikai, kur ņems to personālu. Ja, jo, ja tagad skatās pēc MK noteikumiem, kāds atbalsts pie kuras speciālās programmas pienākas, tad viņš tiešām ir diezgan maz. Ja skatās jaunās finansēšanas modeļa, tad tam bērnam tiešām pienākās ļoti liels atbalsts, ja, un tāds reāls atbalsts. Ja. Bet mēs saprotam, ka jautājums, kā izglītības iestāde tās reālās bērnu vajadzības realizēs, tas ir atkal jautājums izglītības iestāžu vadībai, ja, jo arī pa brīdiem semināros, pagājušajā nedēļā bija webinārs, kur es stāstīju par iekļaušanu, par pedagogu. Viens no jautājumiem bija, kā lai tas viens skolotājs to realizē. Bet te ir jāatcerās, ka pedagogs skolā nav tas vientuļais izdzīvotājs uz vientuļās salas. Ja. Izglītības iestādes vadība ir tie cilvēki, kas pēc būtības savu algu saņem, lai veidotu stipru, spēcīgu komandu, lai atbalstītu viens otru, lai tad, kad pedagogam nav vispārējās programmas skolotājām matemātikā, viņam, piemēram, trūkst zināšanu, kā diferencēt šo tam un tam bērnam, viņš var vērsties pie speciālā pedagoga. Speciālais pedagogs iedod tās speciālās izglītības metodas, ja, ka viņi strādā kopā, kad var piesaistīt pedagogu palīgu, ja, uz noteikti laiku. Bet arī tie izglītības iestādes vadība, nevienmēr diezgan tā, es teiktu, labi savas funkcijas realizē. Tā kā tieši skatoties uz to pusi, jo kamēr es strādāju savā amatā, es redzēju izglītības iestādes, kam ir iedoti daudz pedagogu palīgu slodzes, tieši tāpēc, ka skolā ir daudz iekļaujamu bērnu, bet ko viņi izdara? Viņi tās pedagogu palīgu slodzes izdala starp skolotājiem, un tad stāsta, ar iekļaušanu ir slikti. Protams, kā ar iekļaušanu būs slikti, ja tev tur nav reāla pedagoga palīga. Ja tu esi atkal viens, jā, tev par to ir lielāka alga, bet tāpēc, ka tev sanāk vēl pedagoga palīga kaut kāda tur daļiņa slodzes, tev nesanāks atrisināt bērna grūtības. Lai kā tu gribētu, tad, kad tu esi klases priekšā kā skolotāja, pienākot pie Jānīša, tu nekļūst, un kļūstot par pedagogu palīgu, tu neatrisini problēmu. Saprot, tur ir vajadzīgs otrs cilvēks, tad jebkurā gadījumā. Un te ir tas izglītības iestādes vadības funkcija, kā viņa to risina. Vai izglītības iestādes vadītājs iet uz pašvaldību un saka, man ir šādi bērni, pamato, meklē risinājumus, ja, tā kā meklē to pedagoga palīgu vai ieliek vienkārši sludinājumu kaut kur.
reizi mēnesī atjauno, un tad atskaitās, ka nē, mēs nevaram, mums nav. Viss ir slikti, iekļaušana nekam nedara. Tas ir atkal tas vadības attieksmes jautājums, jo ir izglītības iestādes, kas atrod, kur ir tiešām profesionāli vadītāji, ja, tā kā viņiem ir personāls, viņiem ir slodzes, viņi iet, cīnās, viņi raksta projektus, viņam viss notiek. Un ir skolas, kur tu ieej un tāda sajūta, ka tu esi kaut kādā 79. gadā nokļuvis, jo tur nav nekā. Un tās skolas atrodas vienā pašvaldībā. Tas, ja mēs ņemtu dažādas pašvaldības, tur var teikt, ka tai pašvaldībai vairāk, šai mazāk. Ja? Bet tad, kad tās divas skolas ir vienā pašvaldībā, ja, tad tu saproti, ka tas ir skolas vadība. Skolas vadības rīcība, attieksme pret savu amatu, pret bērniem, pret prasības pret dzīvi. Tām nevajadzētu tā būt. Bet tā mums, diemžēl, tā ir tā realitāte. Un kamēr mēs neiemācīsimies skolā strādāt komandā, kamēr skolas vadība nesapratīs, ka no viņiem ir atkarīgs, kas būs tajā skolā, nevis no ministrijas vai no citiem, bet tieši no vadības, ko viņi ies un ko viņi darīs, lai tajā skolā kaut kas būtu. Nemainīsies nekas. Jā, pilnīgi piekrīt un ļoti gribu piebilst, un to pašu var attiecināt arī uz skolotājiem, kuri vēl ir ar iepriekšējā gadsimta domāšanu. Man jātiek galā pašam, es visu varu pats, jo, ja es lūkšu palīdzību, tas nozīmē, es esmu vājš profesionāls. Un mums ir jāatceras, ka mēs vairs nemācam pēc vecajām metodēm sēdi taisnu muguru, pacel skaisti roku. Tajā laikā es varēju tikt galā pats, noteikti. Bet šobrīd man ir 20, 30 dažādas personības. Un man vajag vēl cilvēku komandā, ar kuru kopā dalīt šo atbildību. Ne tāpēc, ka es esmu vājš, bet tāpēc, ka mums ir kopā lielāks spēks, jo mums ir jāmāca citādāk. Labi, paskatīsimies par citām formām. Kā jūs skatāties? Jūs cieši esat saistīti ar sociālo uzņēmējdarbību, skolas, kas ir kā sociālajie uzņēmumi, kur šī mērķa autori ir iekļaujošie bērni. Kā jūs uz to skatāties? Vai tas ir labi, vai tomēr ir jādomā plašāk un tomēr šos bērnus vajadzētu mēģināt iekļaut? Šajā gadījumā es domāju, piemēram, paņemsim kādu skoliņu. Es negribētu to saukt par specializētajām skolām, bet paņemsim, piemēram, skolu, kas ir kā sociālais uzņēmums, kas specializējas, piemēram, uz bērniem ar īpašām vajadzībām. Ja? Kā vajadzētu bērniem tomēr un vecākiem izskatīt šo te, kur klasē visi bērni ir iekļaujami? Vai tomēr labāk skatīties uz to, lai šie bērni tātad iet uz parasto skolu? Tā to laikam. Noteikti nav labāk šā vai tā bērnam, jo labāk ir tur, kur ir šie speciālisti, skolotāji, vadītāji, kuri grib strādāt komandā un palīdzēt bērnam. Man ļoti daudz vecāki, kad nāk pie manis konsultēties, prasa, kuru skolu tad labāk jūs iesakat? Nevienu, jo visu nosaka skolotājs. Pirmkārt, sākuma skolā. Viņš tiek diezgan daudzām lietām galā. Ja skolotājs ir ar atvērtu sirdi, ar prasmēm un spēj elastīgi palīdzēt bērnam iekļauties klasē, ļoti daudz labi piemēri ir jebkurā pašvaldības skolā. Tikpat labi mēs varam runāt par tādu specializētu skolu, kur šī komanda tā kā īsti labi nemāk strādāt uz iekļaušanu. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka mums ir uzskats, ka labāk ir sadalīt šos bērnus, kuriem ir nepieciešams īpašs atbalsts vai mācības specializētajā programmā, viņus iekļaut ar bērniem, kurus mēs, es atvainojos, ka saku normas bērniem, bet vispār izglītojušo programmu. Būsim godīgi, uz privātskolām pārsvarā iet uz privātskolām vecāki sūta tos bērnus, kuriem ir zināmas īpašas vajadzības. Vai viņš ir emocionāli jūtīgāks, viņam vajag mierīgāku vidi, vai viņš ir ļoti talantīgs un viņam vajag individualizētu vidi, vai viņam ir kāds uzmanības hiperaktivitātes grūtības. Pārsvarā vecāki, kuri grib īpašāku individualizētu pieeju, iet uz privātskolām. Līdz ar to mums atlasās šī grupa tāda
specifiska, vai ne? Bet es laikam saputrojos tajā, ko es teicu, bet tas galvenais, ko es gribu pateikt, ir, es neredzu standartizētu pieeju šiem jautājumiem, jo ļoti daudz ko nosaka skolas vide, skolas vadība un skolotāji. Tāpēc es nevaru nemaz tev atbildēt. Kur labāk viņus iekļaut? Tas ir tas, ko Nelija teica, ka ļoti lielu lomu spēlē tieši skola kā tāda. Jā, tā kā tas, manuprāt, arī ir ārkārtīgi svarīgi, ka nav tādas vienotas pareizas atbildes, ka konkrētā forma. Par tālmācību varbūt, Nelija, kā tālmācība varētu palīdzēt vai tieši pretēji vēl vairāk destabilizēt šos bērnus, kas ir jāiekļauj? Jebkura instruments, jā, viņš ir labs. Tikai ir jāizvērtē, kam un kurā periodā. Jā. Āmuram jau arī nav nevainas, ja mēs to izmantojām pareizi. Jā. Bet, ja tu izmanto āmuru nepareizi, tad tu sademolēsi vairāk, nevis to nagli iesitīs. Tieši tāpat tās ar tālmācību, ar mājmācību, ar apmācību mājās, jā, ar vispārējo izglītību, ar speciālās izglītības programmām. Jā. Ir jāvērtē katrs bērns individuāli, ir jāvērtē bērna labākā interese. Bet ir jāsaprot, ka uz privātu skolām tie bija OECD dati, man liekas, kad 25% no Latvijas privātu skolu bērniem ir bērni no turīgām ģimenēm, kur vecāki nemaz neizskatīja iespēju, ka bērns ies vispār pašvaldības skolās. Jā, tā kā pārējie 75% bērnu ir vairāk vai mazāk saskārušies ar pašvaldības skolām, ar to, kas tur notiek, un nolēmuši, ka labāk nē. Ja, tas ir tāds rādītājs, ne īpaši foršs. Jo, piemēram, es zinu ģimeni, kur ir 2 bērni, un vecāks sūta viņus privātajā skolā. Ja? Tieši nevis tāpēc, ka vecākam nav kur naudu likt, bet tāpēc, ka pašvaldību izglītības sistēma šo bērnu redz tikai speciālajā skolā. Un absolūti neredz iespēju, ka tas bērns varētu mācīties vispārējā izglītības programmā. Bet te ir atkal jāsaprot viena tāda lieta, kad mēs uz tām, ka mums ir tā saucamās iekļaujošās skolas arī, kur ir pa 10 iekļaujamiem bērniem klasē. Patiesībā tā ir slēptā segregācija, jo tad, kad mēs runājām par tādu kvalitatīvu iekļaušanu, tad, ja, piemēram, mums ir uz 100 bērniem 10 iekļaujami bērni, tad viņi aptuveni šādi ir visās skolās. Tad mēs varam runāt, ka mums valstī ir tāda pilnīga iekļaušana, jo cik viņi ir sabiedrībā tie bērni, tik viņi arī proporcionāli ir skolā, klasē. Kamēr mums ir skolas, kur mums nav neviena tāda, mums tādu problēmu nav, jūs ko? Mēs ar tādiem nestrādājam un tādā garā. Un tad ir skolas, kas liek uzsvaru, mēs esam iekļaujoši. Un tad, kad tu aizēji un paskaties, tad tur ir visi bērni ar speciālām vajadzībām. Tad, tas ir ceļš uz iekļaušanu, kuru mēs Latvija iet, kur mēs mācāmies, ko nozīmē. Bet tāda kvalitatīva iekļaušana, par kvalitatīvu iekļaušanu mēs varēsim runāt tad, kad to bērnu klasē iekļaujamam būs aptuveni tikpat daudz, cik viņi ir arī sabiedrībā, nevis pilnīgi citā proporcijā. Kamēr mēs līdz tam neesam tikuši runāt par veiksmīgu iekļaušanu, mēs nevaram, bet mēs mācāmies, jo iekļaušana nav tas rezultāts, tas ir tas process. Un, ja mēs atceramies, mēs tikai 2004. gadā pieņēmām lēmumu valstī, ka mums mācās visi bērni līdz
2004. Gadā mums bija neapmācāmie. Jā, tā kā, un praktiski ar 2006. Mēs sākām aktīvi kā valsts uzņemt šos bērnus skolās speciālajās. Jā, tā kā mēs esam vēl ceļā. Kad mums būs vispārējā izglītības iestādē to īpašo bērnu skaits un iekļaujamo bērnu skaits tikpat, cik sabiedrībā kopumā, tad mēs varēsim teikt, ka mēs esam malači. Sarunas sākumā, Baiba, tu pieminēji arī tādu terminu kā talantīgie bērni. Tava pieredze, kā vajadzētu, kā mēs to uztveram. Mēs uztveram uzreiz automātiski talantīgo kā iekļaujošo, jo bieži vien arī tur ir zināmas īpašības, kas nāk klāt. Un ko darīt, ja, piemēram, talantīgs bērns arī ir bērns ar speciālām vajadzībām? Un kas tad, man liekas, ka te jau parādās pavisam cita veida kompetences, kas pedagogam ir nepieciešams. Kāds ir tavs skatījums? Man ir bijusi pieredze. Es atceros, man bija klients, kuram zināšanas un intelekta koeficients ir stipri augstāks par manējo. Bet viņam ir ārkārtīgi nenoturīga uzmanība, kuras dēļ viņš vienkārši nevar funkcionēt klasē. Viņam ir regulāri sliktas acīmes. Lai gan mēs zinām, ka viņa spējas veidot spriedumus un informatīvi zinošs cilvēks, pat vairāk kā mēs skolotāji, jo viņš ļoti daudz lasa grāmatas un aizraujas ar lietām, kas viņu interesē. Un pēc šī piemēra es tā skatos un atceros, cik svarīgi bija viņam veidot individuālo izglītības plānu, nevis priekš viņa. Jo patiesībā es, tad, kad viņam trenēju uzmanību, man bija grūtības izdomāt, kādu saturu ielikt šai treniņā, lai viņam būtu interesanti, jo man vajadzēja mākslīgā intelekta palīdzību, lai es varētu, bet tad vēl nebija. Un tad mēs veidojam uzdevumus kopā. Viņš man palīdzēja, jo viņš ir saturiski bagātāks par mani. Bet redz, pirmā lieta, man tas ir jāatzīst godīgi. Un otrā lieta, tad, kad skolotāji veido šo izglītības plānu ar fokusu, ka man ir jāatcerās stundā ar viņu kopā veidot šo mācību saturu, radīt viņam šo interesi. Man ir jāatceras viņam pateikt, jā, mums ir vienādas šīs ieskaitas. Bet es pieeju pie viņa un paskatos viņam acīs, lai es viņam palīdzu fokusēties uz mācību vielu, jo viņš vienkārši aizpeld savās domās. Un, jā, viņš ir īpaši iekļaujams, viņam ir jāraksta individualizētais plāns, bet atbilstoši viņa resursiem un atbilstoši viņa grūtībām. Viņam nav ko darīt speciālās izglītības programmā. Nē, programmā noteikti nē. Un tas ir tas mūsu sabiedrības, man liekas, viens no tādiem lielām sabiedrības grūtībām kopumā, ka mēs ceram, ka tas bērns pielāgosies sistēmai, ka bērnam ir jāatbilst tādām standartām, kas eksistē tikai uz papīra, jā, tā kā, jā. Sistēma kā tāda, viņa nav pietiekami elastīga. Bet iekļaušana jau ir tas stāsts par sistēmas elastību un reaģēšanu uz reālām tām izglītības vajadzībām. Un ne tikai sistēmas, pašu skolotāju elastību. Spēju vienkārši būt elastīgām. Sistēmas nesais, vai ne? Tieši tā, jā. Tā ir tā spēja, sistēmas reakcija uz reālām izglītības vajadzībām. Jā. Līdz tam mums vēl ir tālu, jā. Un patiesībā sistēma kā tāda, tas, kas tur ir papīros, mainīsies jēgpilni tādi, kad mums tas būs vispirms galvās. Pašu cilvēku galvās. Un tas ir tas jau stāsts nevis par izglītību, bet par sabiedrību kopumā. Jā, jo kā mēs spējam kā sabiedrība pieņemt to dažādību. Jā, tā kā, ja mēs nespējam kā sabiedrība un gribam, lai skolotājs pieņem, tad atkal ir tās. Un man vēl gribas tādu spārnotu teicienu pateikt, ka mums ir jāstāsta skolotājiem, iespējams, ka to dara, varbūt es nezinu, ka skolotājs nav mācību priekšmeta pasniedzējs. Skolotājs palīdz attīstīties bērnam, jo es tikko atcerējos vienu fantastisku puisi, kurš 8. klases beigās visi skolotāji ir pamodušies, jo viņš ir mutists. Un visi saprata, ka viņam būs jākārto mutiski eksāmeni. Un man liekas, cilvēki,
Viņš pirmo reizi nokļuva pie speciālista, pirmo reizi pie kliniskā psihologa. 8. klase. Un tad ir jautājums, vai es kā skolotājs vienmēr esmu fokusējies, lai savu mācību priekšmetu viņam parādītu, atzīmētu ķeksīt, vai viņš viņu saprot, un es eju tālāk. Bet vai es domāju par šī cilvēka attīstību nākotnē? Jā, un kad es strādāju ministrijā, man bija vairāk tādu gadījumu, kur vecāki zvanīja un prasīja, lai mēs kārtējam eksāmenu. Mēs tagad esam 9. klasē. Un tad viņi visi pamodās. Jā, kad nebija pat atbalsta. Viņam nevajag speciālo izglītības programmu. Jā. Bet atbalsta pasākums jau viņam vajadzētu. Un eksāmenā tu vari izmantot tos atbalsta pasākums, kurus tu izmanto mācību procesa laikā. Bet ja tev nekur nav sarakstīts, kā tas bērns visus tos gadus ir mācījies, neviens nezina, nevienam tas netraucēja, un tagad pēkšņi visi atcerējās, un arī atcerējās. Vecāki saprot, ka ja nenoliks 9. klasi, nebūs atestāta, skola saprot, ka ko tad mēs darīsim ar viņu? Ja? 9. klasē atcerās. Un tur bija atbalsta pasākumi, kā mēs to klasiski saprotam. Ja man ir bojāts muskulis kājai, es iedodu, paņemu štoku, ar štoku aizēju pēc piena, jo īstermiņā es ātrāk atnesu pienu. Bet ja es katru dienu iešu ar štoku pēc piena, mani muskuļi atrofēsies, un es nekad dzīvē nevarēšu patstāvīgi bez štoka aiziet pēc piena. Bet mēs ļoti īstermiņā domājam, jo visticamāk šie bērni saņēma šo īstermiņa atbalstu. Viņš nerunāja. Viņš varēja iesniegt rakstiski, bet viņš ir spējīgs runāt. Viņam ir mutisms konkrētajā vidē. Kāpēc mēs ar to nestrādājam? Jā, tā kā tas ir stāsts par pašiem pedagogiem un par vadību, vēlreiz par vadību, par bērna pamanīšanu, vēl entos gadus pirms eksāmeniem, jā, tad, kad viņš atnāk. Jo likums jau mums pārredz to, kad bērns, kad atnāk izglītības iestāde izvērtē bez jebkādām programmām, bez jebkādu citu specialistu atzinumiem. Jā, tā kā izglītības iestādē jāizvērtē bērna reālās izglītības vajadzības. Tas likumā ir kā tāds pateikts, bet neskapēc to neviens nemāk izlasīt. Jā, tā kā Nu jā, labi, par diagnozēm. Tāds īstenībā aktuāls jautājums ir, Baiba, kad, kā un kurā brīdī sākt runāt ar bērnu un kam tas būtu jāsāk noskaidrot, ka tev ir šīs, tev ir diagnoze, tev ir speciālās vajadzības, tev ir šīs uzvedības. Nu tātad viss, par ko mēs runājām. Kā? Un atkal es nerunāšu konkrēti, izvairīgais tips. Kāpēc? Tas ir tāpat kā par nāvi. Kurā vecumā var sākt runāt par nāvi? Tad, kad pieaugušais ir gatavs to novest sakarīgā sarunā, bērna prātam saprotami, emocionāli netraumējot. Arī par seksu, kad mēs sākam runāt par seksu, kā rodas bērni, tas ir tik individuāli. Man ir bijušas 8. klases meitenes, kuri domā, ka ir stāvoklī no tā, ka puisis viņai roku uzlikus ceļu. Un ir bijuši piecgadnieki, kuri saprot, kā rodas bērni. Ir traumēti, ir netraumēti bērni par šīm tēmām. Jo visu nosaka, kā pieaugušais par to runā un kādu vidi pieaugušais rāda klasē. Es esmu par to, ka ar bērniem par viņu grūtībām runā agri, tad, kad viņš jau sāk saprast vispārīgas lietas, es gribētu teikt. 4., 5. klasē mēs varam viņam stabili skaidrot, reku tev ļoti labi padodas šie mācību priekšmeti, jo tev ļoti laba loģiskā domāšana. Tur, kur saistībā ar valodu, tev ir grūtāk, jo tas ir normāli. Šī nav tava stiprā puse. Tava stiprā puse ir, matemātika vai cipari. Jo bērniem ar autismu vai ar garīgu atpalicību, tad, kad es kā terapeits viņiem skaidri un gaiši pasaku, bet tas ir normāli, ka tu nevarēji, jo tev ir garīga atpalicība. Tas ir ļoti normāli, tu esi darījis savu labāko. Tev sanāk šis, un tas ir tik forši. Un tad, kad es tam bērnam paskaidroju, ka tas ir tāpat kā man vajag brilles, kad es lasu, jo man vienkārši ir sliktāka redze. Tātad var tomēr teikt, jo vienkārši es ko uzreiz saredzu, kā būs, ja piemēram skolotājs pateiks, un tev ir garīga atpalicība, bet vecāki vēl aizvien turās pretī un saka, nē, gan jau tas viss pāries. Jo redz, kāpēc es ātri pateikšu, kāpēc es gribu, lai bērns zina, jo tas legalizē
Jo, ja es jūtos, ka es nekad nevaru davilgt līdz, piedodiet par šiem teicieniem, es ļoti daudz ar jauniešiem strādāju. Tad, kad es netieku līdzi saviem vienaudžiem valodā, un es visu laiku jūtos slikti, es visu laiku tur esmu apakšā. Man ir sajūta, ar mani kaut kas nav kārtībā. Un ar visiem jauniešiem, ar kuriem es strādāju, tikko viņiem pasaka skaidru diagnozi. Man nesen bija meitenīte, kurai tikai vidusskolā uzzināja, ka viņai ir UDHS. Viņai sāk zust depresijas, pašvērtējuma traucējumi, grūtības, tāpēc, ka viņa saprot, tas ir nevis tāpēc, ka viņa ir dīvaina, nespējīga, necentīga. Tas ir, ka tā vienkārši ir, tā ir viņas nervu sistēmas īpatnība. Tā kā tev zilas acis, man brūnas acis, tā vienkārši ir. Tu esi normāls cilvēks. Tev tikai vajag mazākas skaņas, tev tikai vajag īsākus teikumus. Un tajā brīdī, kad bērns to saprot, viņam ir daudz vieglāk sevi pieņemt un iekļauties vidē. Un tie ir sarežģīti temati, tie ir tādi vispārīgi temati. Un mums ir pieaugušajiem jābūt gataviem konkrēti situācijai par to runāt, konkrēti skaidrot. Protams, katrā vecuma posmā es 3-gadīgam bērnam neteikšu, tev ir garīga atpalicība, skaidrs. Bet es citādāk legalizēšu viņa grūtību. Validēšu. Te ir arī tas svarīgi saprast, tad, kad pedagogs vēlās, piemēram, pateikt bērnam, ka tev ir garīga atpalīdzība, tad ko viņš ar to mēģina sasniegt? Vai to, kad tu esi sliktāks, kā reizēm arī ir tad, kad nepietiek zināšana vai ir grūtības komunikācijā, vai tiešām legalizēt. Jā. Tā kā te ir ļoti svarīgi tieši mērķis. Jā, jo, ja mērķis nav bērnam atbalstīt, bet bērnu nonicināt, tad tas nav pieņemami, protams. Bet tomēr šādas lietas, manuprāt, būtu jāparunā ar psihologu, tāpēc jau izglītības iestādēs ir psihologs, nevis ka pedagogs pats kaut ko izdomās, tik ies un tik bliezīs, tik diagnozes kaisīs, katram klasē atradīs kaut ko un no citādi viņš nevarot strādāt. Jā, tas nav pieņemams. Te ir tomēr jāsaprot, cik tas ir ļoti bērnu interesēs. Baiba, kā tev liekas, kāpēc tad izglītības sistēma reti tiek saistīta kā atbalsta vide bērniem? Kāpēc sabiedrībā mēs runājam, ir tik daudz labi piemēri? Ja? Kāpēc vēl aizvien ir tā, liekas, ka skola nav tā vide, kur šis atbalsts veidojas? Mēs to bieži vien dzirdam sabiedrībā. Kā tev liekas? Vai tas ir vēl kaut kāda vecāku domāšana, kas varbūt šie vecāki ir saista jauno skolas vidi ar savu pieredzi vai kā? Man to grūti saprast, jo bieži vien parādās, ko tad skola, mēs ņemsim ārā, iesim pie kaut kur citur. Ja būtu jāstāsta procentuāli, es redzu tos cilvēkus, kuri šādi domā. Es neredzu to daļu, kura tā nedomā. Un es vecāku sapulcēs, kad mani bērni gāja skolā, redzēju, ka lielākā vecāku daļa tomēr ir par šo skolu un par izglītības procesu. Tā kā nav, es domāju, procentuāli, ja mēs pētītu, varbūt nebūtu tik traki šie rādītāji, ka liela daļai nepatīk izglītības sistēma un skolas. Bet es tev atbildēšu kā mamma un kā terapeits, kurš dzird, kas notiek ar pusauģiem. Un sociāla emocionālā kompetence ir ārkārtīgi zema. Vienaudžu vidū un skolotāju vidū. Un ja nav šī kultūra, es nekad nejutīsies, es kā mamma nekad neesmu jutusies droši par saviem bērniem. Es esmu mājās strādājusi otru slodzi, lai emocionāli viņus paceltu, lai dotu ticību viņiem. Un šis ir bijis mans darbs. Un man vienmēr ir sāpējis. Mums ir laiks, es varu piemēru. Droši. Man liekas, fantastisks piemērs. Mana meita, kad gāja 1. klasē, viņa jau zināja reizrēķinu. Viņa ir ļoti aktīva. Viņai ir garlaicīgi, un viņa zīmē uz rokas. Nedrīkst zīmēt uz rokas, saka skolotāja. Ja nedrīkst, tad nedrīkst, bet kaut kur tā aktivitāte jāliek. Pieklājīgs cilvēks, jāsēž taisni. Viņa atklāja, ka ir iespējams saslapināt toaletes papīru ar ziepēm. Ļoti labi nomazgājis. Viņa uzzīmē, nomazgā. Uzzīmē, nomazgā. Ļoti labs produkts, kas iepatīkas vienaudžiem. Tagad visām meitenēm ir slapjās bumbas ar ziepēm. Protams, vainīgais tiek atrasts ātri.
Un ir paskaidrojums pie direktors. Cilvēki tikko iemācījušies rakstīt, viņi raksta paskaidrojumu. Un tad man ir pārunas ar skolotāju. Un skolotāja manā klātbūtnē bērnam pieklājīgi, viss kārtībā. Viņa prasa, ko tu, Elza, vai tu zini, ka tava mamma maksā pašvaldībā strādā un maksā nodokļus. Un tu iztērē mammas nopelnīto naudu, izlietojot skolas toaletes papīru. Mans bērns skatās un saka, jā. Mēs aizējām mājās un es saku, ko tu meitiņi iemācījies? Labāk neko nedarīt. Un šī ir uzvedības modelis, kurš ir gājis līdz visu laiku. Un man kā mammai sāp. Redzēt katru reizi, kur mans bērns būtu varējis rādīt iniciatīvu, viņš labāk paies malā, jo citādi būs lielas iepas. Elementārs stāsts, tāds ļoti sāpīgs un privāts, bet, ko es gribu teikt, tāda gatavība palīdzēt bērnam attīstīties tur, kur ir. Mums ir vāja, tāpēc, ka mums ir, piedodiet, mums ir zema sociālā emocionālā kompetence. Pieņemt dažādību, pieņemt kaut kādas idejas, pat nevis pieņemt, lai viņas realizētu, vienkārši pieņemt, ka tu drīksti domāt citādāk. Ja? Mums šis ir jātrenē sabiedrība. Tad es jutīšos droši. Un cilvēki, kuriem ir bērni, kas ir iekļaujami, tad arī viņi jutīsies droši. Nelī, jums ir kaut kas piebilstams nobeigumā? Es piekrītu ļoti šim piemēram. Jā, tāda ir tā ļoti bieža realitāte, kad skolās sagaida bērnus, kas ir ērti un nedara neko ārpus ērtuma algoritma. Jā, kā tikko ir kaut kāds izpausmes, kas nav tajā algoritmā iekšā, tad tas sagādā grūtības un nevis bērnam, bet pedagogam. Un, te ir mums kā sabiedrībai jāmācās un jāmācās. Jā, jo mēs kā sabiedrība arī to dažādību ļoti vāji pieņemam. Un skolotāji jau ir tās sabiedrības daļa. Jā, viņi nav kaut kādi citplantieši, kas tur skolās strādā. Jā, viņi ir tā pati sabiedrība. Jā, cik tas ir grūti skolās, tik pat tas grūti ir arī sabiedrībā. Jā, šis, manuprāt, ir tāds labs nobeigums, ka mēs atkal, kā vienmēr, mēs neuzliekam atbildību tikai uz ģimeni, tikai uz skolu, vai tikai uz pašvaldību, vai tikai uz ministriju. Mēs skatām to visu kā vienu lielu ekosistēmu, kurai ir jāstrādā kopā. Man liekas, tāda ļoti forša atziņa bija, kas man patīk, ko Baiba pateica. Es pierakstīju, primārais klients ir vecāks. Man liekas, tas arī ir ārkārtīgi svarīgi. Tīpaši mēs runājam par iekļaujošo izglītību, jo var gadīties, ka tiešām ka vecākiem trūkst arī šīs konkrētās pieredzes un zināšanas, kas arī ir ārkārtīgi būtisks. Bija ļoti daudz piemēri, mēs diezgan labi izgājām, sapratām, ka ir ļoti daudz definīcijas, kuras nevienmēr ir skaidras, un tās var traktēt pa savām. Tā kā tas, manuprāt, arī ir ārkārtīgi svarīgi. Un kā vienmēr, mēs nedodam konkrētas receptes, mēs nedodam konkrētus padomus, mēs izsakam savus viedokļus, un skatītājs, klausītājs jau caur šiem viedokļiem nonāks līdz kaut kādai atziņai, kura var būt gan pozitīva, gan negatīva. Ja? Tā kā šajā gadījumā tas arī tā var veidoties. Un skaidrs ir, ka, kā arī pateica, ka vēl tāls ceļš ir ejams un daudz, kas ir jādara, bet man arī palika atmiņā frāze, ko Nelī pateica pašās beigās, ir jāmācās. Un te ir jāmācās visiem, ir jāmācās sabiedrībai, ir jāmainās sabiedrībai, un tikai tad mēs varēsim nonākt pie rezultātu. Un ticiet man, cienījamie skatītāji, klausītāji, tās nav skaļas frāzes. Mainīties vajag un mainīties ir iespējams, un tas ir jādara. Ja mēs gribam kļūt par vēl mūsdienīgāku sabiedrību, ja mēs gribam kļūt par iekļaujošu sabiedrību un dzīvot tā, kā tiešām tas ir nepieciešams 21. gadsimtā. Paldies liels, cienījamie skatītāji, klausītāji, paldies liels mūsu ekspertiem. Šodien ar mums kopā bija Baiba Blomniece Jurāne. Paldies liels arī par personīgiem stāstiem. Manuprāt, tas tiešām daudziem arī saliks kopā vairākas atziņas. Un paldies arī Nelija Repina arī par jūsu skatījumu un arī jūsu pieredzi izglītības zinātnes ministres padomnieces amatā arī dod tādu
labu pievienoto vērtību, ko mūsu skatītāji arī var paņemt. Un kā vienmēr stunda pagāja pietiekami ātri, un tas vēlreiz liecina par to, ka saruna bija interesanta. Mēs turpināsim strādāt un gaidiet nākošos raidierakstus. Paldies!